Sveiki, draugi, esmu Taifons. Draugi, sveicu jūs visus jaunā dienā ar pilnu apskāvienu. Sveicieni, cieņa, mīlestība, draugi. Skatieties, dēde nāk. Ātri skatieties uz dēdi. Dēde redzēja, ka es sāku video, jā, dēde. Viņš redzēja, ka es sāku video, uzreiz nāk šurp. Mašallah manam dēlam. Anatolijas īstais dēls. Nāc šurp, nāc. Nāc šurp, tu mans lielais kreņķis. Vai tu tiešām gribi parādīties video, dēde? Starp citu, lai jums tas nešķiet kā joks, es pat tad, kad nefilmēju video, dažreiz viņš ir tāds pats. Dārzā es kliedzu, sveiki, mani draugi! Dēde domā, ka es filmēju viņu un skrienu klāt, draugi. Tātad viņš apzinās, ka tiek filmēts video. Viņš uzreiz grib parādīt sevi. Mans drosmīgais puika. Mans izskatīgais dēde. Cik dienas jau laiks ir karsts, draugi. Trakoti karsts, ne pa jokam. Šodien, paldies Dievam, laiks ir vēss. Pirms brīža arī mazliet uzlīja lietus, tagad arī nedaudz smidzina. Tagad es arī grasījos izvest aitas. Jūs zināt, nesen mēs paņēmām aitas, paņēmām jērus. Mūsu saimniecībā ir daudz jaunu iemītnieku, mūsu saimniecība ir paplašinājusies. Mūsu aitas arī bija nedaudz mežonīgas. Viņas baidījās gan no mums, gan no suņiem. Protams, sākumā viņas vairāk baidījās no mums, nevis no suņiem. Pagāja apmēram 5-6 dienas. Es censu viņas pieradināt pie sevis. Es viņus mīlēju, rūpējos, baroju un tā tālāk. To sākotnējo mežonīgumu mums izdevās vēl mazliet mazināt. Vai viņus joprojām no manis bēg? Jā, bēg, nenāk klāt. Bet auns, piemēram, tuvojās, neiet prom. Kad dod barību, nebēg. Sākumā viņas ļoti bēga. Šodien es viņus arī laidīšu dārzā. Es uzņemšos risku. Tagad pieņemsim, ka mēs viņus izlaidām dārzā, bet es nezinu, kā mēs viņus pēc tam dabūsim atpakaļ šeit, draugi. Šodien mēs to izmēģināsim pirmo reizi. Es arī esmu zinkārīgs par suņu reakciju. Nu, suņi jau ir pieraduši pie kazām. Mēs redzēsim, vai viņi uzbruks aitām. Un pēc tam, vai mēs spēsim ganīt aitas. Mēs redzēsim, vai aitas aizbēgs, vai mums klausīs. Šodien mūs gaida video ar daudz darbības. Lūdzu, nepieviliet mani. Ja atbalstīsiet, nospiežot patīk, abonējot un atstājot komentāru, es būšu ļoti priecīgs. Jūs patīk un komentāri man ir ļoti svarīgi. Lūdzu, nepieviliet mani. Neizkapojieties ar savu atbalstu. Skaties, pēdējiem video es daudz patīk. Tas man iepriecināja. Redzēt jūsu atbalstu man ļoti iepriecināja. Arī šim video parādiet savu atbalstu. Parādi mūsu kazas. Parādi tās. Nu, Bondzuk, kur ir Bondzuk? Mans izskatīgais dēls, paskaties to harizmu. Viss šim puisim ir aristokrātisks. Skatiens, stāja, viss. Bondzuk ir īsti cēluma iemiesojums. Mans izskatīgais dēls. Nu tad, šodien laiks ir vienkārši lielisks. Tik patīkami vēss, paldies Dievam. Ar aitām mums ir šāda problēma. Es vēl neesmu sapratis, kāds dzīvnieks īsti ir aita, paskaties. Es ļoti mīlu kazu, skaties, redzi, kāpēc es viņu mīlu. Bončuks. Mans skaistais dēls. Viņi visi ir pilni mīlestības, skaties, pilni mīlestības. Viņi ir kā mazuļi, pilni mīlestības. Viņi uzvedās gluži kā suņi. Vai ne mans Bončuk, mans lauvēni? Šie ir ļoti gudri. Kazas ir gudri dzīvnieki, bet aitas ar to gudrību ir mazliet problemātisks. Kāpēc tā? Brāli ir saule. Te ir milzīga ēnas vieta, šī vieta ir arī sānu puse. Dzīvnieki šeit neiet, viņi iet un guļīja atklātā vietā zem saules. Es viņus nesapratu. Bončuks, karamels. Karamel, vai mēs izslauksim to pienu? Vai pabarosim jēriņu, meitiņu? He? Vai pabarosim jēriņu, mans karamel? Brāli, skaties. Tagad es viņus tā baroju, vai ne? Kā tu tagad vari viņu nokaut un apēst? Vai jūs zinat, man paliek skumji? Jo, kā jūs zinat, viņi ir tādi paši kā suņi. Kā tu viņus vari nogalināt? Kā tu vari viņus nogalināt? Viņi ir īsti mazuļi, lieli mazuļi, Bončuks. Bončuks laikam grib ar mani sabadīties. Bončuk, vai es drīkst tev iegrūst ar plecu? Ja es tev iesitīšu ar galvu, tu man Bončuk galvu salauzīs. Nāciet, brāļi, vispirms apskatīsim suņus, pēc tam izlaidīsim savas aitas. Mūsu kanibāli arī sapulcējās pie durvju sliekšņa ārā. Jau tā mums ir šāda problēma. Attiecībā uz aitām nebaidieties no suņiem. Aitu galvenais ienaidnieks ir mūsu ēzels Faisals. Kur ir Faisals, šis Faisals? Skaties uz Natašu. Viņš uzreiz aizskrēja. Mums jāizslēdz tas Faisals, tas negodīgais. Brālis ir apsēsts ar aitām. Mēģina pāroties ar tām.
Mēs viņu aizslēgsim, bet vispirms iziesim ārā. Jaunieši, aiziet! Stāv! Pagaid! Nekauņas. Manas lauvens. Vispirms ļaujiet man jums parādīt visus bērnus, vai ne, mana skaistā? Karolīna. Mašalā, tev. Ar ko sāksim? Nāc, sāksim no sākuma, nāc. Tikko arī izmazgāju būrus, draugi, visu iztīrīju. Pat ja mēs tīrām, Aleks atkal ir sastrādājis. Esko Lārs! Mans lauva, īsts cēluma bērns Eskobars. Ko dara mans izskatīgais dēls, tētis Hektors? Paga, ļauj man samīļot Hektoru. Paga, Hektor, nāc šurp. Hektor, nāc šurp, lielais mazūs. Lielais mazūs, mans Hektors, viņš vispār necieš aitas. Marija, vai tu visu izdarīji, meitiņ? Marija, nu gan. Kad viņš atnāca, dzīvnieks bija tikai āda un kauli. Paskaties šeit. Redz, kā viņš pieņēmās svarā. Skaties, kādu viņam tagad ir spalva. Mana meitene ir brīnišķīga, Dievs, lai viņu sargā. Viņa ir ļoti skaista meitene. Kārlo tēva vietu es nomainīju. Viņš vairs nav šeit. Tas arī ir Aleks. Es redzēju, ka viņai sākās meklēšanās. Es noliku Aleksu ar Odinu blakus, lai viņi sapārotos, bet tas nenotika. To Aleksu mēs nevarējām sapārot, draugi. Ja vien es varētu viņu sapārot. Es gribu iegūt pēcnācēju no Odina un otra, bet tas vēl nav izdevies. Tētis Odins. Aslans mans dēls. Kur ir mazuļi? Odins baba atkal ir savā formā. Kārlos, es arī pēdējo reizi ieliku būrī, bet es viņu atkal aizvedīšu atpakaļ uz viņa vietu, draugi. Nāc, iesim pie viņa. Paskatīšos. Reina! Ko dara man skaisto? Mana lauvas sirds meita, mašālak tev. Arī Asilam sākās meklēšanās. Visticamāk, Asilu sapārošu ar Hektoru, lai jūs zinātu. Maz ir palicis, viņam palikuši tikai dažas dienas. Kārlos baba. Itāļu ērzels, nāc šurp, nāc. Mašālak, mans dēls, mēs tev vairs nesniedzamies līdzi, vai ne? Dēls, mēs tev vairs nesniedzamies līdzi, netiekam līdzi. Kārlos baba arī sāk mest spalvu. Spalvas viņam kļuva pavisam dzeltenas. Aizvedīšu viņu arī uz jūru, lai redzam, ka tās spalvas atgūsies. Mazliet jau apkopu, bet vēl nav pilnībā nomainījis spalvu. No saules dzīvnieku spalvas kļuva dzeltenas, brāli. Kārlos, nāc šurp! Mans skaistais puika. Mašallah tev, lielais mazulīt. Kā briesmons, un ne? Viņš visu man apsiekaloja, redz? Tagad, brāli. Paņemsim šo siksnu, nolādēts. Lietus vēl arī pieņēmās spēkā kā par spīti. Šīs aitas. Ja mēs varētu tās izvest šādā laikā. Droši vien problēma nebūs, vai ne? Vispirms atradīsim Faizalu. Aizslēgsim to Faisalu. Pēc tam aizslēgsim arī šos lauvus, lai neriskētu. Karabašs. Jūs zināt, Karabašu es tikko atvedu. Iepriekš mēs viņu barojām uz ielas. Starp citu, Karabašu pārējos draugus visus ir savākuši, draugi. Es teicu, paldies Dievam, ka izglābu Karabašu no turienes. Citādi arī Karabašs tagad dotos uz patversmi. Gribētos viņus visus paņemt. Es jums arī video teicu, neviens nevēlējās brāl šos suņus. Es teicu, paldies Dievam, vismaz vienu izglābām. Karabašs arī mašālā ir ļoti dominējošs. Kopš viņš šeit ieradās, viņš ir pilnībā nostiprinājis savu autoritāti. Viņš iet pret visiem, nebaidās ne no viena. Viņš un dēde apvienojās, viņi mēģina uzbrukt Apolonam un Marazam, viņi pret viņiem un tā tālāk. Nesen Karabašs pieļāva kļūdu. Aha, Faisals tur skaties. Viņš pieķērās Taisonam. Nu, dēls, kāpēc tu pieķeries Taisonam? Un vēl Taisonu priekšā bija ēdiens. Skaties, Taisons parasti nekaujās. Ļoti likumīgs suns. Man ļoti patīk šī Taisona īpašība. Viņš nekaujās, tāpēc es viņu visu laiku laižu vaļā. Tagad neskatieties, ka viņš ir piesiets. Viņš lec ārā no pagalma, traks, iet uz ceļa. Tāpēc es viņu piesienu. Kad viņš uzbruka Taisonam, Taisons viņu kārtīgi sakratīja. Bet nedomājiet, ka Taisons vienmēr ir tāds. Tikai tad, kad viņa priekšā ir ēdiens. Viņš kļūst par ļoti traku sunu, draugi. Tagad mēs paņemsim Faisalu, bet Nataša ar pārējiem viņu dzenā. Paskatīšos. Nāc šurp, nāc šurp, nāc šurp. Nāc šurp. Vai mums tas jāto no šejienes? Nē, Nataša! Nāc šurp, nāc šurp. Rokijs arī aizlec kā trusis. Kur ir tas Faisals? Nāciet, neaiztieciet to cilvēku, paskatīšos. Hop, Nataša! Apstājiet! Lai Faisals tagad pāriet šeit, brāli. Starp citu, es dusmojos uz suņiem, bet tas, ko dara Nataša, tas man tik ļoti nomierināja.
Tagad es laidu kazas ārā, un Faisals trakais uzbrūk kazām. Viņš tiešām mēģina tās nogalināt, saprot? Pēc tam es uzkliedu Natašai, viņa dzenās pakaļ Faisalam. Bet tagad kā mēs viņu dabūsim, paskatīšos. Starp mani un Faisalu bija neliela grūstīšanās. Viņš izspruka no manām rokām, draugi. Tagad pats viņu noķēra. Taisons, baba. Apstājies! Faisals, nāc! Apstājies, Taisons, pagaidi. Dēls, klausies, apstājies. Vienu minūtu. Alas. Zini šo asī tagad, paga, nāc šurp uz brīdi. Nu taču cilvēku. Pagaidi, dēls, pagaidi, apstājies uz brīdi. Paga, apstājies, Faisals, apstājies. Nē. Pagaidi. Nu nevar tikt galā ar to cilvēku. Skaties, asīs, tev galvu salauzīšu, skaties. Skaties, pazūdi. Arī asī viņu vajāja. Viņa no viņas aizbēga, nāc. Nāc, puika, nāc, nu, paskaties. Nu, paskaties. Faisals, bet skaties, es tūlīt sadusmošos, ja. Nāc. Pagaidi. Apstājies. Nāc. Nāc, puika. Pagaidi, puika, apstājies. Dieva dēļ, kas tas tāds ir? Apstājies. Tagad ienesīsim šo iekšā. Nāc. Nāc, nāc. Ej, priekšā. Ak! Nāc šurp, nāc šurp! Nāc šurp, nāc šurp! Nāc. Brāl, paldies Dievam, es visus suņus esmu ielicis iekšā. Vai zināt, tie uzbrucēji, tā asī man tur ļoti saniknoja. Es turēju Faisalu, bet, kad dzīvnieks pēkšņi uztraucās, tas izrāvās. Mums pamatīgi lika ciest. Paskaties, kas notika ar manu pirkstu, redzi, tas viss Faisala dēļ. Redz, kā mana plauksta un pirksta iekšpuse ir pietūkusi. Tagad ļoti sāp, viss notika pēkšņi, redzi? Manam pirkstam iepriekš nebija nekāda problēma. Tas pietūka kļūst zils, ļoti slikti. Brāli, kad mēs laidām ārā aitas un kazas. Nu šie suņi nav problēma, Faisals ir problēma. Dēls, kāpēc jūs iznesāt tās ūdens pudeles ārā, palaiņi? Faisals mums sagādā liels nepatikšanas. Tagad tā kā Faisals ir vīrieša dzimuma ēzelis, draugi, viņš ir kļuvis nedaudz uzbudināts. Tāpēc viņš vēlās pāroties. Tas ir apgrūtinoši. Redziet, kad mums jāizved aita vai kaza, mums rodās tik daudz problēmu. Es jau vienā vietā iegriezos. Jūs jau visu neredzējāt. Tagad tas man nenormāli nogudināja. Tagad, brāli, nāciet, mēģināsim pamazām tos izņemt, paskatīsimies. Brāli, dede atkal pēkšņi atskrēja. Tiešām, dede ir kaut kas. Brāli, dede lec ārā no visām malām. No visām malām. Tagad mēs viņu pamazām izlaidīsim, paskatīsimies. Ļaujiet man paņemt savu nūju rokā. Bismillahirrahmanirrahim, nāciet, paskatīsimies. Cerams, ka mēs to varēsim izvilkt, bet tam vēl nav garantijas. Bonzuk ārā, dēliņ, bonzuk. Vecīt, arī šie gaļi iziet ārā, vistas un vēl kaut kas. Viņi staigāja pa dārzu. Karamel nāc ārā, meitiņ, tu arī. Nu, aiziet, jaunieši. Vai bončuki nāk ārā? Ļaujiet man paskatīties, es iešu aiz tām aitām. Nu, dēli, nāciet ārā arī jūs. Kārtīgi ganieties man lauvēni. Noiziet, dēli. Nu, aiziet, dēliņ. Cerams, ka mēs varēsim viņus dabūt ārā. Pārbaudi otru pusi. Nu, aiziet, jaunieši. Kur viņi tagad ir? Vai viņi izgāja, jā? Paldies Dievam. Labi, aicis izgāja, šoreiz kazas neiziet. Dede, atstāj dzīvniekus mierā. Tagad pasties, vai zini, kas viņiem ir? Kazās grib, lai es eju pa priekšu, paskaties. Tad kazu jāved pa priekšu, bet aitu no aizmugurs, draugi. Kazās meklē sev vadoni, paskaties, vai redzēji? Tagad viņi man tā seko. Bončuk, nāc šurp! Bončuk, nāc šurp! Citādi viņi nav izgājuši ārā. Bončuk, nāc šurdēli, nē, iekšā. Bončuk, nāc šurp! Nāc dēli. Tagad. Ārā, kurš suns tur ir? Dede, Karabaš. Viņam nevajadzētu iet pie tā izona.
Starp citu, šie vēl nav ļoti izsalkuši. Vakarā es viņiem devu labu zāli. Un tagad es viņus jau palaidu. Piemēram, šobrīd ir 9:30 no rīta, draugi. Skaties, nofilmē Faizelu. Faisals ir iznācis un skatās pa logu, skaties. Ak, tu negodīgais Faisals! Tu atkal ieraudzīji kazas un aitas un tev prāts sajuka, vai ne? Ko, tas palainis tur iznāk un skatās uz viņiem? Ak, mans bončuks, mans karamelis, nu ejiet ganīties, paskatīšos uz jums. No rīta es viņus izlaižu, lai draugi visu dienu staigā un pastaigājās, jo, paskatieties, viņi labi pieņēmušies svarā, paldies Dievam. Pastāvīga zāle, pastāvīga barība, kā gan lai nepieņemās svarā. Bončuks laikam grib revanšu ar mani. Kas notiek, dēls? Ko? Bončuks, skaties sev priekšā. Es paņemšu veselīgu aunu lielu. Tas tev parādīs, saprat? Viņš mēģina man sist. Dēls, tev ir vēlme ganīties, Bončuk. Ko? Bončuk grib man uzdurt ar ragiem, draugi. Bončuk uzlies prātīgi. Hei, apstājies! Nu šis ir trāks, viņš ir sajūtas prātā. Bončuk, neķircini man, citādi es tev pacīkstēšos. Vai tu dzirdēji? Tiešām, es jau tev pacīkstēšos, palaidi. Nu paskatīsimies. Viņš piecelsies un iesitīs, piecelsies. Hopā! Nāc. Nāc, paskaties, nāc. Kur ir aitas? Aitas ir tur. Paldies Dievam, mēs aitas izlaidām vienā piegājienā. Starp citu, sākumā tās nemaz negāja ārā, pat bēgi prom. Tagad mēģinot un mēģinot, es mazliet vairāk pieradināju, draugi, bet redziet, ir tāda problēma. Viņas joprojām no manis bēg, paskatieties. Nu, bērni, ganieties, ganieties! Vai tikai ar mūsu aitām ir kāda problēma, vai arī visiem aitas ir tādas? Es nesaprotu, nu. Nāc! Viņi dodās pretējā virzienā. Pamēģināsim viņus pastumt uz otru pusi. Nu, ar melno aitu ir problēma. Ļoti tramīgi. Viņi aizbiedē visus. Melnā aita ir mazliet problemātiska, un pārējās viņai seko. Velns, viņi arī man seko. Labi, bet vētra sākās. Viss kārtībā, dēls, nomierinies. Nē! Brāli, atkal neiet iekšā, dēls. Es jūs izlaidu ārā, lai jūs ganītos. Un viņi atkal grib iet iekšā. Dēdē! Viņi bēg nevis no suņiem, bet no manis, brāli. Aitas ir interesants, viņas vēl nav pieradušas. Labi, dēls, nomierinies. Bončuks arī vēl joprojām spītīgi. Bončuk, laikam tu esi uzēdies, man dēls. Bončuks atkal un atkal mēģina mani sist, jā. Pagaidām, es mazliet atkāpjos, paskatīšos. Lai es eju uz turieni. Nāc. Nāc, puika, nāc, puika. Nāc, puika, nāc. Puika, nāc. Nāc. Aitas no manis baidās, brāli. Man vajag stāvēt tālāk no tām. Bončuki nāk, skaties. Kaziņas ir foršas. Kaza vai aita? Es saku kaza, brāli. Kaziņas ir pašas labākās. Kazās ir zelta vērts, aitas nesaprotu. Cik es zinu, parasti aita neizvēlās barību. Viņa ēd visu. Pie mums kazas ēd visu kā smalcinātāji, bet aitām redz nepatīk zāle. Ja viņas pierastu sekot man, es viņas izvestu arī ārpus dārza, aizvestu ganībās. Kazās nāk redz, bet aitas, brāli, ne. Aitas ir tādas, kā redzat. Nu labi, pamazām tagad sākumā. Mēs tikko nopirkām dzīvniekus. Pagājis tikai nedēļa. Ar laiku viņi pieradīs. Lai ar laiku pierod pamazām. Redz, tā melnā aita viņas provocējas. Visu laiku domāju par tiem dzīvniekiem. Vai tu redzi? Viņi man nepārtraukti vēro. Nāc šurp. Bončuklars saprot komandu nāc. Bet aitas... Viņš nāk lēnām. Dēliņ, ganieties, paēdiet kārtīgi. Mašallah jums, jau starp viņiem viens auns ir labi, mašallah, pieņēmies svarā.
Mūsu jēriņa stāvoklis arī ir labs. Patiesībā es arī jēriņu izvestu ārā, bet līst lietus. Jēriņu tagad nav nepieciešams izvest ārā. Suņu ferma pārvietās par mazo mājlopu fermu. Te viss ir mums šeit. Mašallah, kā zooloģiskais dārzs. Brāl, man patīk ar to nodarboties. Ar suni, aitu, kazu, ēzeli, vistu, pīli, balodi. Nodarboties ar dzīvniekiem man sniedz miera, draugi. Prom no cilvēkiem, klusumā un mierā dari savu darbu, esi kopā ar viņiem, saproti? Nu, tu esi arī laimīgs. Redzējāt, tikko mazliet mani nokaitināja, man bija nepatīkami, bet tomēr es mīlu to, saproti? Nodarbošanās ar viņiem man sniedz mieru. Dzīvnieki mani dara laimīgu. Viņi visi ir atkarīgi no mums. Viņi tevi mīl bez nosacījumiem, neko neprasot pretī. Par kazām un aitām gan to pašu nevarēšu teikt. Viņi uz mums neskatās, ja nav barības. Nu, suņi vēl skatās. Bet kazas ir ļoti skaisti dzīvnieki, gluži kā suņi. Vai redzat, cik skaisti zilas un violetas puķis šeit ir uzziedējušas? Cik skaisti šeit izskatās. Viņi arī ēd puķis, lai labi garšo manam bončukam, lai dod veselību. Karameli, ēd daudz, meitiņ, jēriņam vajag pienu. Lai arī karameli ganās kādas 2-3 stundas. Pusdienu laikā es viņu ieslēgšu. Pēc tam es viņu slaukšu, lai iegūtu pienu. Jūs zināt, mums ir arī 2 jēri. Mazāko mēs barojam ar pudelīti. Un es arī paņēmu aitas pienu viņiem. Karabašs. Karabašs arī, paldies Dievam, ir kārtīgs vīrs. Labi, ka es viņu paņēmu, tiešām. Ļoti uzticīgs suns, draugi, ļoti uzticīgs. Ja mēs viņu nebūtu paņēmuši no ielas, viņš tagad būtu miris patversmē. Ļoti uzticīgs suns, tiešām īsts vīrs Karabašs, es viņu ļoti mīlu. Ak, viņai atkal iet turp, tiešām mūsu aitām nekad nekas nesanāks. Dēls, izklīstiet taču! Apstāj, paskaties. Abi, tā melnā aita, jā, tā melnā aita. Es to drīz pārdošu, jā. Jā, viņas dēļ. Pagaies mazliet padzīšos viņiem pakaļ. Uz otru pusi. Maraz, Apollo, uzvedies prātīgi! Skaties uz Apollo! Tāds spēcīgs mašallah, mans puika. Es prātīgs, paskatīsimies. Es tikko nomazgāju tās būras, nokārtojieties tur iekšā. Nu, raudi, raudi! Nu, aiziet! Nu, aiziet! Nu, aiziet! Piedod, tur ir distanci. Nu, aiziet! Nu, aiziet! Izskatās, ka arī tā pati pēdējā kaza mums ir stāvoklī, draugi. Nu, mašallah. Jo viņas vēders ir diezgan uzpūties. Izskatās, ka viņa ir stāvoklī. Starp citu, es viņas arī nocirpšu, bet vienu nevarēju atrast. Es gaidu ziņu no viena, pēc tam mēs viņas kārtīgi nocirpsim, draugi. Tagad es atkal nedaudz attālināšos. Abi viņi skraida te uz vienu pusi, te uz otru. Nāciet šurp! Nāc šurp, ēdiet kā cilvēki, nu. Šie nav vienkārši izsalkuši, viņi ir badā. Ja šie būtu izsalkuši, viņi uzbruktu tam ēdienam. Šie nav izsalkuši, šiem ir augtīgas acis. Tas auns ēdīs, viņi arī provocē aunu. Skaties, viņš atkal turp devās. Dieva dēļ, es tūlīt sajukšu prātā. Mīļie, nāciet šurp. Skaties, tas raibais skatās uz melno. Karameli, lai iet labumā manai meitenei, viņa kāp kokos, mašallah. Allah, šie. Kāpēc viņi tā izdarīja? Brāl, tur nav zāles, tur nav nekā. Pāgi, paskatīšos vēlreiz. Šīs aitas man iemācīs pacietību. Tiešām šīs aitas man iemācīs pacietību, draugi. Tagad viņi dodās tieši pretējā virzienā. Bērni, vai jums bats? Nāc šurp par kazām. Nāc! Šoreiz viņi stāv tur kopā ar Marazu un Apollonu. Ak, Resulallah. Nu, šīs aitas tiešām, draugi, ir dīvaini dzīvnieki. Nu, kāpēc viņi tā dara? Kāpēc neklausa? Kāpēc nesaprot? Es nesapratu. Tiešām dīvains dzīvnieks. Kaza, paldies Dievam, ir gudra, bet aitas gan. Redzi, tā ir problēma. Viņš joprojām baidās no manis. Vai šie dzīvnieki ir cietuši, vai viņiem ir darīts pāri? Es nesaprotu, kas ar viņiem ir noticis.
Nāc. Labi, tagad turēsimies no viņiem pa gabalu. Labi? Dārza aizmugur viss ir zāle. Viņi iet tur, kur nav zāles. Lai nu viņi ēd to, kas ir pie tās stieples. Paskatīsimies. Lai viņi ēd to, kas ir pie stieples. Labi? Kamēr viņi ir tur, nāc izlaidīsim šīs jēriņas ārā. Tur pie tām vistām. Dārzā mēs viņus nelaidīsim. Vai arī viņi pastaigājās. Pēc tam mēs viņus noķersim. Bončuks! Bončuk, mierīgāk, dēls. Kāpēc tu mani sit? Šis bončuks arī nav ar pilnu galvu. Mašallah. Skatieties, nevis kamerā, bet ēdiet, ēdiet. Viņi skatās kamerā. Dievs, mans praviet. Es domāju, vai viņi to dara lietus dēļ, bet cilvēki taču gan arī lietu. Paskaties, nofilmē, kādā stāvoklī ir šie būri. Kas es tikko to nomazgāju? Tikko nomazgāja brāli, viņi atkal visi sasmērējuši. Tur viņi ir apkakājuši, un vēl to arī izsmērējuši. Ir kas tīra, dēls, turpini. Nu labi, aicis, tagad aizgāja uz otru pusi. Nāciet, paskatīsimies. Izvedīsim šos jērus ārā. Lai dzīvnieki pastaigājas. Aicis no manis baidās. Lai man nūji paliek, tur nāc ātri. Kazas nāk. Lai tik kazas nenāk. Bonzuk, jūs tur palieciet. Vai arī nāc, vispirms paskatīsimies uz viņiem. Atbilstoši tam, mēs tos izņemsim. Ak, vai? Es gandrīz nokritu lejā. Noņem arī šīs vistas, lūdzu. Ak, cik skaisti jūs izskatāties tā. Hei, mazuļi! Cik skaisti jūs izskatāties tā. Skaties, šeit mums ir milzīga vieta. Šīs aitas iet un gaida saulē, draugi. Šis ir miers. Mans miera avots. Nāciet, paskatīsimies uz jēriem. Kas notika? Kas ar tevi notika? Kāpēc tu kliedz? Kāpēc tu kliedz? Vai tu esi izsalcis, ja? Kas notika ar mani jēliņu, vai viņš ir izsalcis? Mašallah viņam. Ļauj man viņu noskūpstīt. Ļauj man viņu noskūpstīt. Vai tu esi izsalcis? Dede, nē, tu nenāc šurp. Mēs kaut ko darīsim, dēls. Es gaidu karameles pienu, labi? Drīz došu. Tagad mēs to dodam 3 reizes dienā. Agrāk devām daudz vienā ēdienreizē. Tagad esam samazinājuši un sadalījuši uz 3 draugi. No rīta, pusdienās un vakarā dodam mazās porcijās. Lai nebūtu caurei. Un vēl es nopirku aitas pienu, viņam tas arī beidzās. Tagad es slaukšu karameli, pēc tam vakarā vēlreiz iesim un nopirksim. Kas ar tevi notika? Kāpēc tu kliedz, mans mazulīt? Tu sauc savu otru draugu, nāc, lai mēs arī viņu redzam, nāc. Vai arī labāk tagad viņu nelaidīsim ārā, viņš samirks. Nu, kas notika? Jā, ej tālāk. Kas tad notika? Извините, вот и салцы на золот. Mani jēriņi, nāciet šurp. Nu, kas tad notika? Ak, skaties no šejienes. Arī siena ķīpa ir samirkusi. Skaties, vai redzi, cik ļoti viņi ir pieņēmuši viens otru. Nu, kas ar tevi notika? Nu, meitiņa. Es viņu paņemu, viņi par to bēdājās, šī arī par to bēdājās, nu. Nu, kas ar tevi notika, meitiņ? Oi! Šī arī mašallah labi pieņēmusies svarā, vai ne? Viņu attīstība, brāli, mašallah ir ļoti laba. Šim tūlīt atnesīsim arī barību jēriem. Es sev nopirku jaunu jēra barību, iepriekšējā beidzās. Mūsu mazais arī ēd, patiesībā nāc, paņemsim arī jēra barību un iesim. Lai ēd, brāli, ķīpa nepietiek. 20 kg ķīpa, draugi. Kopā ir jā, varbūt šo izmantosim pa nūju. Labi, šī ir mana jaunā gana nūja. Šī ir laba, otrs kāds. Pagaid, tu nenāc tu. Viena ķīpa pietiek 2 dienām. Nu, viņi ļoti daudz ēd. Es neesmu redzējis nevienu dzīvnieku, kurš būtu tik izsalcis kā kazas. Dede arī šeit ir atnācis. Dede, skaties, no šī brīža šī ir mana ganu nūja. Ja tu kļūdīsies, es ļoti sadusmošos uz tevi, dēls. Kazas. Viņi arī tur ēd, brāli. Viņi ēd dārzā no rīta līdz vakaram. Viņi ēd arī to barību, ko mēs esam ielikuši. Viņi nekad nav paēduši. Kazās ir tur, bet kur ir aitas aizgājušas? Aitas ir pretī labi, viņas ir aizgājušas uz konteineru pusi.
Tagad esam kļuvuši par ganu taifunu. Dēls, arī jūs izlaidīšu ārā, lai šie pastaigājas, labi? Marija, zini, viņa ir ļoti skaista meitene. Dievs pasargā viņu no ļaunas acis, brāli. Kad viņa pieņēmās svarā, viņa tiešām uzplauka mašallah. Ļoti skaista meitene. Apolons! Vai tev viss kārtībā, skaistuli? Apolons arī jau 5. reizi pārāva ķēdi, draugi. Mēs nevaram viņam ķēdi noturēt. Skaties vēlreiz, skaties. Dēls, lēnām, lēnām. Ar šādu tempu tu nevis ķēdi, bet kaklu salauzīs. Karabašu viņš nemaz nemīl. Viņi ir ienaidnieki viens otram. Viņš ienīst Karabašu. Nu, vismaz aitas ir aizgājuši uz labu vietu. Pasties uz to vietu, ko es pagājušajā reizē nopļāvu. Lai viņas tur ganās. Brāl, viņas baidās no manis. No manis! Citādi, zini, viņas ganītos arī tur. Viņas baidās no manis. Ja jūs redzētu Faisalu, kad viņš ir viņu priekšgalā, to negodīgo Faisalu. Taisons tev ļoti gribās, vai ne, Taisons? Taisons ir aitu ienaidnieks. Viņš vēlas uzbrukt aitām. Dēls, nekādā gadījumā. Es ļoti sadusmošos uz tevi. Patiesībā nodrošināsim to Taisonu. Pagaid. Viņš ir piesieca plānu ķēdi, ja kāds ienāk dārzā, lai viņš varētu pāraut ķēdi un saplosīt. Pagaid, paskatīšos. Taison, nekādā gadījumā, dēls. Nedrīkst, puika. Es tevi padarīšu par ganu suni aitu ganāmpulkam. Vai tu dzirdēji? Tu būsi ganu suns aitām, gans. Mans lauva, paskaties uz to harizmu, paskaties arī uz šo izskatu. Mašallah, manam dēlam. Mašallah, manam lauvam, es par viņu dzīvību atdotu. Karizmas īstais bērns Taisons. Stāv mierīgi. Nāc, dosim šo jēra barību, paskatīsimies. Tagad brāl Taisons ir Dogo Argentīno. Šie Dogo Argentīno parasti ir medības suņi. Viņam ir ļoti spēcīgs medību instinkts. Latīņamerikas valstīs tos ņem līdzi pumas un cūku medībās, ved tos barā. Tā kā viņiem ir ļoti spēcīgs medību instinkts, viņi īpaši nemīl citus dzīvniekus, izņemot suņus. Tātad viņš visus pārējos dzīvniekus uztver kā medījumu sev. Kā jūs zinat, viņš tāpat izturējās arī pret kazām, bet tagad viņš ir pieredzis pie kazām. Viņš ir apsēsts ar aitām. Viņš ļoti nikni uzbrūk aitām. Tagad skaties, šī ir mūsu jēru augšanas barība. Tagad es to došu viņiem. No tā es dodu no rīta un vakarā. Arī mazuls ēd. Arī mazuls, mašallah, tur tos mutē. Viņš groza tos mutē, zīž un ēd tos. Lai viņš attīstītos, es dodu visu, ko varu. Cerams, ka nekāda problēma nebūs un viņš izdzīvos, draugi. Cerams, mēs redzēsim, kā viņš izaug. Jo kādu laiku Karamelam bija mazulis, kā jūs zinat. 2. dienā tas nomira, neizdzīvoja. Man tas ļoti sāpēja. Ceru, ka ar šo tā nenotiks. Šīs jau ir mazliet vecāks tomēr. Nu kas notika? Jūs arī gribat barību? Nāciet! Nāciet! Žēl, ka arī jums neatnes barību, būtu vairāk paņēmis. Neienāc prātā. Nu labi, došu padruskai šeit. Nāc. Skaties uz Bončuku, uz Bončuku. Arī Bončuks sajūta barības smaržu, tas blēdz. Nu, Bončuk, tu gan zini, kas ir labs. Mikauņi Bončuk. Ņem. Ēdiet mazliet, drīz jums atnesīšu vēl, ņem. Šie arī neizvēlās ēdienu, mašallah, viņi ēd visu. Labi, vecīt. Šie arī kā kanibāli mums seko. Jēriņi. Es nāku. Nu izlien pa durvi apakšu. Ej. Nāc ārā. Nāc šurp. Nāc paņem. Nu ņem. Labi. Redzēju, arī jēriņš ir tāds. Viņi abi to ēd kopā, draugi. Lai labi garšo un dod veselību maniem lauvām. Šie būs nākotnes leģendas. Īstas leģendas. Mažala tev. Lai dod veselību. Šeit ir sienu ķīpas, dodam barību, dodam pienu. Mēs viņiem neko neliedzam, draugi. Bet šīs ķīpas, ko ņemšu, ir gandrīz 100 gabalu. Citādi šī ziema pat 100 gabalu arī nepietiks. Ziema ir 3 mēnešus gara. Ja katru otro dienu iziet viena ķīpa. Cik tas sanāk? 10 345. 45 no turienes. Nu, mums vajag arī apmēram 150 ķīpes.
Apmēram 150 gabalu. Es nezinu, kur mēs liksim tās 150 ķīpes. Mēs tās nopirksim, protams. Tagad aizvērsim tās, lai tās nelaižam ārā, brāli. Līst lietus. Lai dzīvnieks nesamirkt. Eju, kas notika? Ļauj man mazliet samīļot to manu pīli. Ak, nevarēju noķert to pīli. Ak, viņu kājās ir sapnusies auklu pagaida. Dievs! Zosis vienu otru sasēja. Ak, ja mēs gribētu, mēs to auklu tā nevarētu sasiet. 1 minūte. Apstājies, puika, apstājies. Ak, vai cilvēki. Tas nav iespējams, vai redzi? 1 minūte. Viens iznāca. Otrs. Pagaid. Pagaid, 1 minūte sūdēdā. Neko labi. Bezdievis. Es nevaru mesties, jo domāju, ka viņš iekodīs. Viņi ir sasējuši viens otru ar virvi, redzi? Jūs palaidnīgie zosis. Tagad, lai tas paliek tur. Iesim ārā, brāli. Nesīciet, es jūs izglābu no tās auklas uz kājām. Un vēl man sīts. Kur atkal pazuda aitas? Lūdzu, sekojiet viņām, lai tās neaiziet pie tā izona, brāli. Nāc! Bonzuk pastaigājies ārā, aizmirst par iekšpusi. Jums nav barības. Es atdevu savam jāram. Jūsu prāts un domas ir tikai par barību. Nekauņas. Nāc! Kur tagad ir aitas aizgājušas? Vai viņas aizgāja uz aizmuguri? Paskatīsimies. Nāc. Nāc, puika. Kādu dienu apmetīšos kalna galā. Es sev nopirkšu 500 kazas, tāpat kā joruki. Es laidīšu tās ganīties kalnu galā. Kaza ir ļoti skaists dzīvnieks. Es ļoti mīlu šos, bet varbūt tāpēc, ka mēs tos audzinājām ar tik lielu mīlestību. Skaties, viņi nemaz nav sauvaļas. Aitas tur ir, brāli. Ko jūs sakat, draugi, vai mēs to darām, vai mēs to varam izdarīt, he? Manuprāt, mums labi sokās, brāli, mašallah. Mums labi sokas. Skaties, melna aita atkal skatās uz mani tā bezkaunīgā. Viņi man vēro no turienes. It kā es viņu noķeršu un nokaušu. Es tevi no turienes paņēmu, vecīt. Es tevi pabaroju, viņi gribēja tevi upurēt, bet es to nepieļāvu, vecīt, melnais. Viņš man ir parādā savu dzīvību un arī uzticību. Melnais arī it kā mani uzskata par savu ienaidnieku. Dēdē, nāc šurp! Bončuk, nāc, es tev aizvedīšu pie konteineru, Bončuk. Bončuk, nāc! Bončuk, nāc, es tev aizvedīšu turp. Viņi arī slīdēs tur uz flīzēm. Nu labi, lai viņi ganās, brāli. Skaties, šis baltais arī tāds pats, baltu galvu. Arī melnais ir tāds pats. Abi. Viņi abi mani vēro no turienes, skatās, vai es kaut ko darīšu. Noķer viņu kadrā uz brīdi. Viņš arī no durvīm viņus vēro. Nu, Faizals! Kas notika, dēls? Es viņu izlaidīšu, tad viņš tur uzbruks aitām. Huzur, jā, tiešām būtu labi, ja laiks paliktu mazliet vēsāks. Brāli, ir ļoti karsts. Temperatūra jau sasniedz 30–35 grādus, jūlijā būs 40–45. Es tiešām nezinu, ko mēs darīsim. Es vispār neciešu karstu laiku, tāpēc arī nevaru filmēt video šajā karstumā. Man ir problēmas ar asinsspiedienu, un karstā laikā tas man pavisam nomoka. Šodien, brāļi, domāju jums uzfilmēt video, kamēr ganīšu aitas. Tagad turpināšu tās ganīt, lai dažas stundas tāpat pastaigājās un ganās. Tagad es tās atstāšu dārzā un iešu pie konteinera. Pēc tam, kamēr viņas tur ganīsies, jūs jau zinat, ka aitas no manis baidās. Arī šajā jautājumā gaidu jūsu ieteikumus par aitām. Dari tā, pievērs uzmanību tam, dari šo šādi. Ja mēs kaut ko darām nepareizi, lūdzu informējiet mūs, mēs jau tikai mācamies. Kazas jautājumu es jau esmu atrisinājis. Piemēram, kazu vadīšu pa priekšu, aitas iesaiz muguras. Tas ir pats galvenais jautājums sākumā. Barošanu un vispārējo es zinu, bet laikam jau aita ar laiku pieradīs, ka tagad turās pa gabalu, brāli. Jo starp pirmo dienu, kad viņi atnāca, un tagad ir milzīga atšķirība. Sākumā viņi pierada pie vietas, atpazina durvis, iepazīst dārzu, mācās. Es domāju, ka ar laiku pieradīs. Bet kā jau teicu, jums atkal, skaties, dede,
Es tev galvu salauzīšu, skaties. Nu, aiziet! Nu, dēdē. Nedzenai tas. Neklausīgs. Nu labi, draugi, es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos! Palieciet veseli, man draugi!